Man bija bišķiņš šoks. Liela daļa raksta rēķins ar roku. Man likās, ko? Kas nav kvalificēts validācijas rīks. Vēlreiz. Tik daudz dažādu krāpniecības veidu. Viens no tiem ir šo rēķinu maiņa. Uz zaudēja 170,000. Pierādiet man, ka tiešām mans kāds darbinieks ir uzlicis to e-zīmolu. Mēs esam arī finansiāli atbildīgi par to pareizi. Ka tas, ka kaut kas izskatās īsti, nenozīmē, ka tas ir īsti. Turpinājumā sekos intervija ar Dokubit lielo klientu vadītāju Līgu Savicku Bokišu. Viņi mums pastāstīs, kā un kāpēc ir jāizmanto elektroniskie paraksti. Es esmu cilvēks, kas neko nezina par Dokubitu, un man ir 12 gadi. Okay. Kā tu izskaidros, kas ir Dokubit un kas tā problēma, ko jūs risināt? Mēs gan tādiem vienkāršiem ikdienas cilvēkiem, gan arī organizācijām palīdzām dokumentus elektroniski parakstīt, elektroniski zīmogot. Un gluži vienkārši uzticēties digitāliem dokumentiem, mēs pievienojam tādu papildu drošības slāni, lai ir tā sajūta, ka šim dokumentam mēs nevis pēc skata tikai uzskatām, tikai liekas, ka tas ir derīgs, bet ka tiešām mums ir iespēja arī pārbaudīt tā dokumenta derīgumu. Un mēs tomēr dzīvojam laikmetā, kur gribētos teikt, ka tas, ka kaut kas izskatās īsti, nenozīmē, ka tas ir īsts. Un tad mēs vienkārši palīdzam to īstumu arī pārbaudīt un ielikt to vārdu uzticamību iekšā tajā, ko mēs darām. Katrs cilvēks droši vien dzirdējis, kas ir Smart ID. Kā jūs strādājat kopā ar Smart ID un kā notiek tā integrācija? Un kāpēc Smart ID nevar viens pats strādāt bez jums? Kāds viss? Jā, tātad Smart ID ir viens no elektroniskiem identifikācijas rīkiem Latvijā. Tātad tie mums ir vairāki, un Smart ID, tātad ar tā palīdzību mēs varam veidot kvalificētu elektronisko parakstu. Latvijā to mēs saucam arī par drošu elektronisko parakstu. Ja mēs skatāmies no juridiskās puses, tad tam ir tāds pats juridiskais spēks kā roku uzzīmētam parakstam. Ar kvalificētu Smart ID tad mēs iegūstam šāda veida elektronisko parakstu, un papildu tam Smart ID ir iespējams izmantot, lai vienkārši identificētu mūs kā personu, un to arī mēs darām mūsu risinājumos. Līdz ar to tā sadarbība notiek vairākos līmeņos, arī ja mēs runājam par elektroniskajiem zīmogiem, tad arī šeit viņi ir kā certifikāti izdevēji, un mēs tad strādājam ar šiem certifikātiem. Bet tu jau teici, ka ir vēl arī elektroniskais paraksts, vēl alternatīvas. Kāpēc tieši izmantot Dokubit? Es zinu, kāpēc mēs izmantojam, bet kāpēc kādam citam vajadzētu izmantot? Jā, šeit noteikti mēs varam skatīties uz vairākiem tādiem aspektiem. Viens no tiem noteikti būs tas ērtums, jo ja mēs skatāmies uz citiem risinājumiem, tad, piemēram, ir tā, ka mēs parakstām dokumentu, tad sūtam e-pastā, mēs nevaram sekot līdzi tam statusam. Mums ir jāskatās, vai konkrētā persona parakstīs, jāsūta atgādinājumi. Bet, ja mēs runājam par pašu Dokubit risinājumu, tad tas ir tāds vienots kopums, kas mums palīdz ar šo parakstīšanas procesu. Mēs redzam statusus, mēs caur sistēmu izsūtam, uzņēmumi var ielikt arī savu logo, lai tas izskatās, ka tiešām tas nāk no mums. Ielikt savu uzņēmumu nosaukumu, un tad nevis mēs kā privāta persona sūtam, bet mēs kā uzņēmums jau sūtam, un tas arī rosina to uzticēšanos. Jā, tātad mēs vienkārši atvieglojam to procesu, varam sūtīt atgādinājumus, redzam, kurš ir parakstījis, kurš ir aizmirsis parakstīt, un papildu tam, ja ir parakstīšana arī ārpus Latvijas Baltijas robežām, tad to ir iespējams arī izdarīt ar Dokubit palīdzību. Un, ja ir valstis, kurām nav savi atbalstītie elektroniskie identifikācijas rīki, tad ir iespējams iegūt kvalificētu elektronisko parakstu no jau gandrīz jebkuras valsts pasaulē. Tu principā nosauc visus iemeslus, kāpēc mēs arī izmantojam Dokubit. Mēs paši uzņēmumā izmantojam Dokubit, jo tas ir ļoti ērts veids, kā parakstīt dokumentus. Kad Dokubit par to uzzināja, tad viņi mums piedāvāja sponsorēt šo video, tāpēc paldies viņiem par atbalstu un turpin skatīties interviju. Tieši tas, ka var nosūtīt kādam, tu neesi parakstījis, un tas atgādinājums parakst lūdzu, un viņš parakstā, un tas viss ir vienā vietā. Diemžēl, jā, LVRTC izstrādātais rīks, tas ir tās čakars. Tu paņem, parakstīt dokumentu, viņu lejupielādē parakstu, pēc tam lejupielādē to parakstīto, un tev saka, tāds fails jau eksistē, tad tu pieliec divnieciņu, pēc tam atcerēties 1., 2., 3., kurš bija tavējais. Jā, Dokubit to visu ļoti atvieglo, un par to logo es nezināju, kā tas izskatās. Tas ir
pašā, piemēram, PDF failas parakstu, viņš kaut kā pievienojas fiziskā logo tajā PDF failā vai kā? Tas ir vairāk tieši uzaicinājumā parakstīt, jo ir tas standarta uzaicinājums parakstīt, kurš ir ar mūsu logo, un tad tur parādās, ka, piemēram, Elvis aicina parakstīt tādu un tādu dokumentu, bet ja mēs pievienojam organizācijas zīmolu, tad mēs ieliekam savu logo, mēs call to action šo pogu arī pielāgojam ar savām krāsām, un arī šis logo parādās citās vietās, piemēram, šajā bezkonta parakstīšanās logā, tad uzreiz tur rādās arī mūsu logo. Nevis vienkārši, ka tas ir mūsu Dokubit logs, bet jau, ka tas izskatās pēc jūsu tāda lodziņa. Kad uzņēmums nonāk pie tā punkta, ka visi mums vajag elektronisko parakstu un tad mums kaut kas jādara? Kad visbiežāk jūs pamanāt, kad uzņēmums, kāpēc viņi griežās pie jums vispār? Jā, man liekas, ka es varētu nosaukt tādus 3 klikšķus. Citreiz ir nepieciešami visi 3, citreiz pietiek ar vienu. Tas pirmais noteikti ir tas, ka mums kļūst ļoti daudz dokumentu. Mēs vairs nevaram izsekot viņiem. Ja mums ir viņi jāparaksta, tad mēs nesam vadītājiem uz otru telpu. Viņam ir čupiņa, ko parakstīt. Jā, viņš katru parakstu, ko mēs tālāk ar viņiem darām. Vai mēs viņus skenējam, ko nevajadzētu darīt un sūtīt trešajām pusēm. Vai tad mēs sūtam pa pastu, un tas ir tāds liels finansiālais un arī laika resursi, ko mēs zaudējam. Un tad tas ir tas pirmais, kurā noteikti tas klikšķis, ka šis mums ir par daudz, mēs to varam pātrināt un atvieglot. Otrs klikšķis noteikti ir arī tā pārobežu parakstīšana, un attālinātais darbs arī to lielā mērā pātrināja, jo, ja mums nav kolēģis blakus, tad mēs atkal atgriežamies pie tā, ko mēs darīsim. Vai tas būs pasts, vai mēs gaidīsim, kad kolēģis iegriezīsies pie mums birojā. Ir sevišķi uzņēmumiem, kuriem parakstiesīgās personas ir kaut kur ārpus Latvijas. Tad vai mēs gaidīsim, kamēr viņi atlidos, kas būs tas risinājums, ko mēs izmantosim. Un trešais, tas nopietnākais klikšķis noteikti ir krāpniecība. Jo tā tad ir tik daudz dažādu krāpniecības veidu. Viens no tiem ir šo rēķinu maiņa, tātad, ka mēs nomainam bankas datus. Un vai mēs to tā vienkārši varam pārbaudīt PDF dokumentā? Mēs nevaram, ja tur nav elektroniskais zīmogs. Un tad bieži pie mums arī nāk ar jau tādu vainu, ka mēs esam tikai saskārušies ar to, bet neesam kļuvuši par upuriem. Vai tas nopietnākais klikšķis, ka jau mēs esam kaut kādā mērā kļuvuši par tiem upuriem. Bet ir bijis tādi uzņēmumi, kur atnāk mums vajag elektronisko parakstu, jo mums partneri pieprasa. Jā, ir arī bijuši tādi gadījumi. Ir uzņēmumi, kuri stingri pārgājuši tikai un vienīgi uz elektroniskiem parakstiem, un viņi vairs nepieņem parakstīšanu ar roku kā tādu. Jo tomēr tas ir tas drošības aspekts, kas šobrīd mums ir ļoti svarīgs dzīvojot šajā laikmetā. Jā, es to ļoti bieži arī stāstu saviem cilvēkiem, klientiem, partneriem, ka nepieņemiet lūdzu kaut kāds ar roku parakstīs dokumentus. Jums ir iespēja, ka jūs apkrāps, un regulāri man ir cilvēki, kurus apkrāp. Nopērk dārgu tehniku, tās ļoti bieži visādas tur kaut kādas lopkopības, zemkopības uzņēmumi, kuriem pārdod kaut kādu tehniku, un pēc tam, protams, tā tehnika netiek piegādāta. Un parasti tie pārdevēji atrodas kaut kur ļoti tālu no pircēja, vienmēr atbraukt nevar, jo mums nav laika. Mēs jums aizsūtīsim rēķinu, viņi arī atsūta rēķinu, tur arī ir uzņēmums, viss kārtībā, bet konta numurs cits. Un cilvēks pārskaita, domājams, ka viņš tam uzņēmumam pārskaita, bet īstenībā konta īpašnieks ir kāds cits pavisam. Un tāpēc es saku, lūdzu, prasiet elektronisko parakstu. Tas ir vienīgais, kas var apliecināt identitāti. Jā, ka mēs tiešām varam arī to pārbaudīt. Ja mēs skatāmies 2024. gadā, piemēram, ir Igaunijas piemērs, kur arī knāpnieki bija piekļuvuši savstarpējai sarakstē starp 2 uzņēmumiem. Un tas gala rezultāts ir tāds, ka tajā brīdī, kad bija jāsūta rēķins, viņi pārķēra šo saraksti un nosūtīja ar izmainītiem bankas datiem. Un uzņēmums zaudēja 170,000 vienīgā gadījumā. Man arī tāda pieredze bijuši gadījumi, kur pirms 100,000 tieši tādā veidā pazaudē. Cilvēki īsti nezina atšķirību, vispār varbūt pat nezina, kas ir e-zīmogs, ar ko atšķirās e-zīmogs no e-paraksta. E-paraksts, tātad tas apliecina manu kā cilvēka gribu, ka es līga parakstu šo dokumentu. Savukārt, ja mēs runājam par elektronisko zīmogu, tad tas parāda, no kura uzņēmuma nāk šis dokuments. To varbūt biežāk var izmantot tādiem automatizētiem dokumentiem, piemēram, rēķiniem, ko mēs arī minējam, un tas parādīs, ka tas dokuments ir nācis no šī uzņēmuma un ka tas nav ticis mainīts pēc tam, kad tas ir izdots. Arī tehniski ir tā starpība, ka ar elektronisko parakstu, ja mēs to vēlamies parakstīt, tad
Tad mēs parakstām ar savu elektronisko identifikācijas rīku, tad tas būs Smart ID, paraksts, mobila ID karte, jebkura, kas mums ir pieejama. Savukārt, ja mēs e-zīmogojam, tad tie ir divi veidi. Vai nu mums būs USB kriptokartes, ko mēs izmantosim datorā, piespiežot šīs fiziskās ierīces, vai tas būs mākoņu bāzēts risinājums. Bet tas, kas arī parādīsies, ka viens ir manā vārdā, otrs ir uzņēmuma vārdā. Un kurā brīdī uzņēmumam vajadzētu pāriet uz e-zīmogu, nevis valdes priekšsēdētājs ar savu e-parakstu paraksta, bet tagad vajadzētu pāriet uz e-zīmogu. Ir kaut kāds tāds punkts, kad vajadzētu to sākt darīt? Tas ir atkarīgs no tā, kam mēs plānojam to izmantot. Tātad, kā es minēju, tad e-zīmogs mums vairāk darēs tiem automatizētajiem dokumentiem, ko mūsu uzņēmums izdod. Tie var būt rēķini, tie var būt pārskati, dažādi izraksti, piemēram, medicīnas iestādes mēdz tādā veidā izmantot. Bet, ja mums ir nepieciešams tas mūsu valdes locekļa apstiprinājums, mēs nevaram izbēgt no viņa pāraksta, jo tā ir viņa kā valdes locekļa griba. Tātad mēs nevaram sajaukt. Vai vienam dokumentam var uzlikt gan e-zīmogu, gan e-parakstu? Var, ir uzņēmumi, kuri, piemēram, to savu sākotnējo līguma paraugu viņa e-zīmogo, lai ir zināms, ka tas nāk tieši no mums kā no uzņēmuma, vai kaut kāds piedāvājums, un tad ja abas puses apstiprina, tad papildu tam vēl paraksta abas puses. Interesanti. Kā vispār notiek tas e-paraksta, e-zīmogu process? Tātad mēs aizējām uz Dokubitu, tas būtu tas internetlapā, un mēs tur uzspiežam parakstīt. Tas nozīmē, ka privāta atslēga manējā glabājas pie jums Dokubitā, vai ne? Jā. Bet vai ir iespējams to privāto atslēgu arī pie sevis glabāt? Ja mēs runājam par to USB kriptokarti, tad tā būs tā fiziskā ierīce, un tas būs viss atkarīgs no jums, kā jūs viņu savā pusē uzņēmumā glabāsiet. Ja mēs runājam par mākoņu bāzētajiem jau e-zīmogiem, kas būs uzlaboti elektroniskie zīmogi ar kvalificētu certifikātu, garš un sarežģīts nosaukums, bet tādā gadījumā šīs privātās atslēgas glabājas šajā drošības aparatūras modulī, angliski saucot hardware security module. Un tad, tā ir tāda mūsu drošā infrastruktūra, kurā tas glabāsies. Jūs izsniedzat tās USB kartes vai ne kartes, bet USB, tas spraudņus? Jā, tātad to izsniedz tieši certifikāta izdevēji. Mēs esam pakalpojums sniedzēji. Smart ID. Jā, šādā gadījumā mēs arī sadarbojamies ar SKID Solutions, un viņi ir tieši certifikāta izdevēji. Tas nenozīmē to, ka tas būs tāds uzņēmuma vadītājs robotizētā versijā, kad mēs tagad automatizēsim viņa pārakstus. Ka tas nebūs tas pats, tomēr, kas tas elektroniskais zīmogs. Bet tajā mākoņu servisā, kur var uzlikt e-zīmogu, tur es piešķiru kaut kādiem darbiniekiem tiesības, kas var atnākt un parakstīt, vai ne? Nav tā, ka katrs pēc kārtas ienāk. Kā tas darbinieks apliecina, ka tas ir viņš, kas nāk tagad uzlikt to e-zīmogu? Tādā gadījumā tas noteikti arī varētu būt, piemēram, šis Dokubit portāls, ko mēs minam kā piemēru. Mēs pieslēdzamies ar savu elektronisko identifikācijas rīku, un ja mūsu tam lietotājiem ir iedota piekļuve, tad tikai mēs varam e-zīmogot dokumentu. Un tur ir konta galvenais administrators, kurš lemj, kuram tad būs šī piekļuve elektroniskajam zīmogam. Tas nav tā, ka visiem uzņēmumu konta lietotājiem būs piekļuve elektroniskajam zīmogam. Jā, bet tas tomēr ir jāiet kaut kādā mākoņu servisā vēl kaut kur, bet mums ir sava sistēma, savu varbūt tur ERP sistēma vai grāmatvedības sistēma, un tad grāmatvedis grib uzlikt e-zīmogu, un viņš neies uz Dokubitu. Jūs piedāvājat kaut kā automatizēt caur mūsu programmatūru parakstīt, vai ne? Uzlikt e-zīmogu. Ir arī API risinājumi, tieši e-zīmoga API risinājums, ar kuru tad var automatizēt šo e-zīmogošanas procesu tieši iekšējā sistēmā. Tur atkal ir atkarīgs no paša klienta puses, kā viņš menedžē šo procesu, kam ir piekļuve, kam nav piekļuve tieši šai sistēmai, kurā veikt integrācija ir. Un tad sanāk, ka pie manis glabājas kaut kāda atslēga, ar kuru es aizsūtu tam API, vai ne? Un tad API uzliek e-zīmogu. Ar USB šo kriptokarti, ir HSM, tad atkal tas ir mūsu mākoni. Bet man programmatūra, kā jūs varat zināt, ka tā ir mana programmatūra, kur šobrīd grib uzlikt e-zīmogu, nevis kāda hakera? Jā, vispār sākotnēji, pirms mēs vispār pārējām uz produkcijas vidi, mums ir arī obligāts integrācijas pārbaudes. Tātad tiek pārbaudīts, kurā sistēmā tiek ieviesta šī integrācija. Tas arī tādā tehniskā ziņā, lai mēs būtu droši, ka tā integrācija darbotos pareizi, bet arī tas novērš šos krāpšanas kaut kādus mēģinājumus. Un plus tas saista arī klientu ar
pieņemamas lietošanas politiku. Tātad dažādi šie aspekti, plus ir šī piekļuves kontrole, protams, un tāpat tiek glabāti arī žurnāla faili, jeb logi, mēs tos varam saukt tā. Un tad, ja nu gadījumā ir kāda situācija, kur mēs neesam droši, kas notiek, tad tas vienmēr ir pieejams. Mēs varam paskatīties, kādas e-zīmogošanas darbības ir veikts. Es saprotu, ir žurnāls, jā, tas ir viens veids, kā pārbaudīt, bet, piemēram, pēc 10 gadiem kāds atnāk ar to dokumentu, viņš saka, pierādiet man, ka tiešām mans kāds darbinieks ir uzlicis to e-zīmogu. Kā tas notiek? Viens būtu droši vien žurnālā pārbaudīt, vai ne? Mēs varam veikt dokumentu validāciju, un tad tas arī būs tas, kā mēs pārbaudām, vai paraksts vai elektroniskais zīmogs ir derīgs, bet šeit ir jāņem vairāk aspektu vērā, vai ir pievienoti ilgtermiņa derīguma dati. Jo tātad pirmais būs kvalificēts laika zīmogs, tas norāda to, līdz kuram brīdim ir veikta šī parakstīšana, un otrs aspekts... Kā tas nozīmē, līdz kuram brīdim? Līdz kuram brīdim ir veikta parakstīšana. Tātad tas uzliek to zīmodziņu, datumu, laiku, kurā ir veikta parakstīšana. Ko nozīmē līdz kuram? Ka tas nav veikts pirms tam vai pēc tam, ka tas ir tas konkrētais moments, kurā ir veikts. Tad tas laika zīmogs mums to arī parāda. Un otrs ir ilgtermiņā šie te certifikāta atsaukšanas dati, un tad tiek pievienots automātiski arī dokumentu portālā, jo mūsu certifikāts ir derīgs, piemēram, 2-3 gadus, un tad, kā mēs pēc tam pierādīsim, šie ir tie papildu dati, kas nepieciešams pievienot. Otrs aspekts ir tas, ka tātad kādā brīdī algoritms, kas veido mūsu parakstu, viņš arī noveco, un laika gaitā, pieaugot šai skaitļošanas jaudai, tad arī būs nepieciešami papildu dati, kas ilgtermiņā parādīs to, ka tas elektroniskais paraksts ir derīgs. Un kurā brīdī algoritms kļūs vājš, to mēs nezinām. To mums ziņos Eiropas Savienības kiberdrošības aģentūra. Un šādā gadījumā tad papildu tam būs nepieciešams pievienot jaunu, kvalificētu laika zīmogu ar drošu algoritmu. Tātad mēs arhivēsim šo iepriekšējo parakstu, pievienojot papildu laika zīmogu. Jūs arī to ļaujat izdarīt, ja? Tajā brīdī, kad mēs saņemsim ziņojumu, ka viss algoritms vairs nav drošs, tad tas būs pakalpojums, ko mēs arī piedāvāsim. Bet labi, ir uzlikts tas e-zīmogs un viņš ir valīts. Es varu validēt jūsu dokubitu lapā, ka tas ir valīts. Bet uzņēmuma vadītājs neatcerās tādu faktu, ka ir uzlicis e-zīmogu. Jums ir vēl kaut kāda papildus mehānisma, ka jūs pasakāt, nē, jūs esat šo uzlicis. Un tajā, labi, datumu jūs zināt, bet, piemēram, no kādas ierīces jūs varat pateikt? Šeit tādā gadījumā veicot validāciju ir pilns validācijas ziņojums, un tur mēs redzam visu iespējamo, kas saistīts ar pašu parakstīšanas procesu, gan certifikātu izdevēju laiku. Tātad šis validācijas ziņojums mums ir neapstrīdams pierādījums, ka šī parakstīšana ir veikta konkrētajā laikā. Bet vai ir iespējams atsaukt manu certifikātu, piemēram, un es zinu, ka ir noplūda, man nozag to, piemēram, to USB puļķi, vai es varu atsaukt, ka šis certifikāts tagad nebūs vairs valīts? Tad ir jāsazinās tieši ar certifikātu izdevēju, un tad tas visticamāk būs SKID Solutions, un tad tādā gadījumā viņi var atsaukt konkrēto certifikātu. Ja ir aizdomas, ka ir kāda krāpnieciska darbība API risinājumā, piemēram, tad var griezties pie mums, un mēs atkal atsaucam API piekļuvas atslēgu, piemēram, šādā gadījumā. Bet kā tad sanāk, ja esmu uzlicis savu privāto atslēgu, tehniski paraksts ir valīts. Jūs esat savā, Smart ID savā pusē ir atsaukuši to certifikātu, tad sanāk, ka tur būtu jāsalīdzina, kad ir atsaukts certifikāts un kad ir uzlikts paraksts, vai ne? Tehniski, ja atsaukt certifikāts ir, piemēram, diena pirms tam, kad ir uzlikts tas paraksts, tad tehniski nebūs tas dokuments vairs, viņš tomēr neskaitīsies parakstīs, lai gan it kā privātā atslēga ir bijusi valīda. Tas ir ļoti tehniski. Katrā ziņā certifikātu var atsaukt, un tad vairs dokuments nevarēs parakstīt, e-zīmogu nevarēs uzlikt, to būs jāiet pie Smart ID, jānokārto jauns, kā to sauc. Principā privātā atslēga jādabū, bet jādabū jauns certifikāts arī sev. Jā. Kas ir, kad uzņēmumi ievieš to e-zīmogu? Kas ir tās tipiskās problēmas, ko saskarās cilvēki un ko varbūt nesaprot, un ko viņiem vajadzētu zināt, kad viņi ieviesīs?
Pirmais noteikti jau ir tas, ka vispār trūkst tādu zināšanu, kas ir elektroniskais zīmogs un kurā brīdī mēs to izmantojam. Un tad bieži rodas tas, ka pie mums nāk ar tādu, mums vajag elektronisko zīmogu, un tad, kad mēs izrunājam to īsto lietošanas gadījumu, use case, tad mēs saprotam, ka ne, īstenībā mums vajag elektronisko parakstu. Un tas ir tas, ka mēs arī skaidri nenodefinējam, kuriem dokumentiem mēs to izmantosim, kurā brīdī mēs to izmantosim. Un tas klupšanas akmens lielākais, manuprāt, joprojām ir zināšanas par to kā tādu. Un, man liekas, ir ļoti svarīgi, ka mēs izglītojam par elektroniskajiem zīmogiem šajā laikmetā. Ir tā, ka atnāk uzņēmuma vadītājs un domā, ka tagad viņam kaut kā tas viss automaģiski notiks, un tad kāds pasaka, nē, jums tagad būs atsevišķi jāiet šādā te portālā, jāieliek tur dokumenti, un tad jūs dabūsiet ārā parakstīt versiju, un viņš tās, ko? Kāpēc tas tā kā nenotiek uzreiz? Ir, protams, tādi gadījumi, kad liekas, ka arī ar elektronisko zīmogu, ka vispār vairs nebūs jāparaksta dokumenti, ka viss tā kā es varēšu neko nedarīt, vai dokumenti paši kaut ko darīs no sevis, vai ne? Bet reizēm ir arī tā sajūta, ka tieši tā mēs nesaprotam, kā tas galu galā darbojas, un tad tas ir tāds izglītošanas process, sarunas process, ka mēs saprotam, kā mēs to varam izdarīt, ir kādi procesi, ko mēs varam automatizēt, bet ja mums vajadzēs parakstīt to dokumentu, mums viņš būs jāparaksta ar to savu Smart ID, parakstu mobile vai EID karti. Ir rīki, ar kuriem mēs varam masveidā, protams, parakstīt dokumentus, ka mēs 20 vienlaicīgi, piemēram, parakstam, bet tas nebūs tā, ka tas būs maģisks process, kas pats par sevi notiks, un mēs vienkārši skatīsimies, kā tas notiek. Ko jūs varat parakstīt vispār? Jūs varat parakstīt dokumentus, vai jūs, piemēram, varat parakstīt e-pastu? E-pastu kā tādu mēs nevaram, manuprāt, parakstīt. Tur ir jāskatās, tad attiecīgi e-dukā mēs varam ielikt vairākus failu formātus. Var ielikt kaut kādas telefona sarunas, ja tā ir mums mutiska vienošanās, tad mēs ieliekam viņu kā e-doku iekšā un tad parakstam, piemēram. E-doks tas ir tas formāts, kurš ir tā kā elektronisks parakstītais. Un tur var arī, piemēram, ielikt kādu kaķīšu bildīt, ka šo tiešām mēs esam sūtījis un neviens cits. Tieši tā, mēs tur varam ielikt 20 kaķīšu bildītes, un tas būs viens konteiners ar 20 kaķīšiem, kurus mēs būsim parakstījuši. Jā, un kam visbiežāk uzņēmumi noteikti izmanto to, lai parakstītu kaut kādus dokumentus, bet ir kaut kādi vēl pielietojumi, kam vēl var izmantot? E-dokus visbiežāk arī tas ir tieši, ja mēs parakstam līgumu ar kaut kādiem pielikumiem, kas ir atsevišķi dokumenti, mums vajag, lai to visu mēs parakstam kā vienotu kopumu. Vai arī līgumam klāt piedāvājums, ko mēs parakstam, tie ir dažādi dokumenti, bet mēs gribam, lai tas būtu parakstīts kā vienots kopums, jo tā ir tāda teorētiski mapīte, kuru mēs vienlaicīgi parakstam. Jā, bet, piemēram, ja es esmu nobildējis kaut kādu fotogrāfiju, un es gribu pateikt, ka tiešām šo nav neviens mākslīgais intelekts vai kāds pa vidu izmainījis to fotogrāfiju, ka to tiešām es sūtu un viņa nav rediģēta. Tehniski tam arī var izmantot dokubīti. Tehniski varam, jā. Mēs varam jebkam izmantot teorētiski, kā mēs gribam, lai parādās, ka no mums kā cilvēka tas ir nācis un ka ir tas mūsu paraksts. Ar to e-doksu, kas mums ir Latvijas konteineru formāts, protams, ir tas programmatūras jautājums, ka viņi nav tik vienkārši atvērti. Kas ir konteineru formāts? Kas tas ir? Tā arī ir tā saucamā mapīte, konteinerītes, kurā mēs varam ielikt vairākus dokumentus iekšā. Bieži vien uzņēmumiem ērtākais ir izmantot PDF, jo mums nav nepieciešama papildu programmatūra, lai to atvērtu un apskatītu. Ja mums ir e-doks, tad, lai vienkārši datorā to atvērtu, mums vajag papildu programmatūru uzinstalēt. Te būs bišķiņa tāds segvejs, bet kāpēc valsts iestādes prasa katru dokumentu savā e-docā? Kāpēc viņi nevar vienkārši paņemt vienu un tur viss taču dokumenti ir? Tu nezini atbildes to? Reizēm ir grūti saprast tos procesus, jo arī, ja mēs skatāmies uz tādu validēšanu, tad viņi veic validēšanu tikai vienīgi e-paraksts rīkā, kas nav kvalificēts validācijas rīks, un mēs saskaramies arī ar situācijām. Vēlreiz, ko? E-paraksts nav kvalificēts validācijas rīks, tātad viņiem nav jāatbilst visām eidas regulas prasībām, kas ir tieši elektronisko parakstu validēšanai. Tas nav uzticams? Tas ir uzticams Latvijas robežās, ļoti labi atpazīst Latvijas parakstus, Baltijas parakstus, bet jāņem vērā, ka ja nu gadījumā tā atbilde nav pareiza, tad viņi nav finansiāli atbildīgi par to. Aha. Tātad vienmēr, it sevišķi, ja mēs parakstam ārpus Latvijas, Baltijas robežām, šeit mēs bieži ar
ar šo saskaramies, ja runa par uzņēmumu reģistru, kur mums ir kāds valdes loceklis, kurš būs, piemēram, Skandināvijas valstīs. Viņš ir parakstījis ar kādu no video identifikācijas rīkiem, piemēram, lai iegūtu kvalificētu elektronisko certifikātu. Un tad, ko tas nozīmē? Video identifikācija. Tātad tas būs viens no rīkiem, kā iegūt kvalificētu elektronisko parakstu, ja nav neviena no EID rīkiem atbalstītajiem. Tātad mums ir nepieciešama pase, telefons, un mēs izejam cauri reģistrācijas procesam, izpildot norādījumus. Kur to var izdarīt? Tas arī ir dokumentu portālā pieejams risinājums. Jums ir tāds risinājums, kur es varu savu seju apliecināt, ka es šo dokumentu parakstu, ja? Jā, tātad mēs iegūsim certifikātu kā tādu, līdzīgi kā e-paraksts vēl ir tas savs certifikāts apakšā, ka mēs varam parakstīt. Tātad mums ir partneris, pieņemsim, jebkurā valstī jau gandrīz pasaulē, mēs nosūtam dokumentu, viņam galvenais ir jābūt pasei, telefonam, un tad izejot cauri šam procesam, parādot savu pasi, izpildot aģentu norādījumus, piemēram, galvu uz rokas uzliekot, iziet cauri reģistrācijas procesam, iegūt kvalificētu elektroniskā paraksta certifikātu, un mēs varam jau iegūt šo juridiski spēcīgāko elektronisko parakstu. Es tev izstāstīšu vienu krāpšanu, kāda strādā. Tā gan nav krāpšana, bet kā viņi naudas mūjas sadabū. Viņi ieliek reklāmu, ka tev būs telegramā video zvans, un tev video zvana laikā liks kaut kādas lietas darīt. Viņš šo video zvanu aizsūta kā web kameru uz savu datoru, un tur, tā kā teicu, uzliec tur roku, galvu, sejas, parāda dokumentus, viņi to visu izdara, un tad viņu vārdā atver kontus vai, piemēram, izveido dokubītu. Jums tādi gadījumi ir bijuši kādi? Nē, mēs neesam saskārušies ar šādiem līdz šim. Cerams, ka arī nesaskarsimies ar šādiem gadījumiem, jo tomēr arī ir daudz tādu drošības mehānismu, kas tajā visā tiek ieviesti procesā, lai tas būtu arī drošs process un tiešām mēs varētu izdot šo. Es pieņemu, ka jums tur arī ir nedaudz tas viss augstāk standarti, jo ja viņam ir jāpagriež galvu pa labu, viņš tad gaida komandu, ko viņam telegramā ierakstīs, tad viņš sāk grozīt. Tur varētu būt kaut kas te nav, kāpēc tu to dari tik lēni. Jā, un tātad tas ir tas. Un tas, par ko mēs runājam, par to validēšanu, ja mums ir iegūts šis paraksts ar šiem video identifikācijas rīkiem, tad bieži vien ir tā, ka veicot šo validāciju, to uzrāda kā nederīgu, lai gan tas patiesībā ir derīgs. Un tad tas ir tas, ko mēs vienmēr arī informējam, ka, lai validētu, it sevišķi ārpus Latvijas robežām veidots paraksts, mums ir jāizmanto kvalificēts validācijas rīks. Tas mums ir vienmēr jāatcerās. Kur ir tie rīki? Tātad dokumenti patiesībā bija pirmais Baltijā, kas tika iekļauts Eiropas Savienības uzticamo pakalpojumu sniedzēju sarakstā. Es pie jums varu validēt ar e-parakstu, LVRTC e-parakstu, parakstīt dokumentu? Jā, jebkuru kvalificētu elektronisko parakstu, arī cita līmeņa elektronisko parakstu mēs vēlam validēt, un mēs iegūsim validācijas ziņojumu ar visu informāciju, kas mums parādīs, vai šis paraksts vai elektroniskais zīmogs ir derīgs. To es nezināju. Principā, lai pārbaudītu, tad vislabākā opcija ir iet tieši pie jums, nevis uz e-parakstu. Mēs esam kvalificēti, jā, līdz ar to tādā uzticamības ziņā mēs arī, ja gadījumā šī atbilde kādā gadījumā var būt neprecīza, tad mēs esam arī finansiāli atbildīgi par to pareizīgumu. Līdz ar to mums ir jāatbilst visiem EIDAS standartiem un visam, kas saistīti ar valdēšanu. Pastāst tiem, kas nezin, kas ir EIDAS. Tā ir tā regula, kas nosaka to, kā darbojas elektroniskie paraksti Eiropas ekonomikas zonā. Tas ir tā pavisam vienkārši, lai būtu tāds vienots veids, kā tie darbotos visā Eiropas ekonomikas zonā. Un jums ir bijuši gadījumi, ka kāds apstrīda reāli tos e-zīmogus vai parakstu? Mēs neesam saskārušies ar šādiem gadījumiem, bet teorētiski tas ir iespējams. Un tad tas ir atkarīgs no tā, kāda līmeņa elektroniskais paraksts, piemēram, mums ir. Ja tas ir kvalificēts elektroniskais paraksts, tad tur ir noteikti šī juridiskā prezumcija, ka tiek pieņemts, ka tas ir konkrētās personas izdots paraksts, ka identitāte ir apstiprināta un tā pretējā pierādīšana tad jau gulsts tajā pusē, kur saka, ka tas nav derīgs. Bet ir bijis kāds, kurš nepareizi izmanto e-parakstu vai
e-zīmogu. Tā saskārušies īsti ar tādu situāciju mēs Jā, neesam. jums tur viss ir tik ērti, ka laikam tur jābūt ļoti apdāvinātam, lai kaut ko nepareizi izdarītu. Jā, vai arī tas, ka mēs arī cenšamies informēt, ja mums klients saka, ka mums vajag e-zīmogu, tad mēs vienmēr vai piezvanām vai uzrakstam un noprecizējam, kas būs tas, kam mēs to izmantosim. Tieši lai mēs arī izvairītos no tās situācijas, ka mēs varam izmantot to nepareizi, vai mēs ieguldam kaut kādus finansiālos līdzekļus un beigās tas ir lieki, jo mēs saprotam, ka mūsu elektroniskais zīmogs šim nemaz nedara. Kāda ir tā darbības ķēdīte? Pirmais scenārijs, mans Dokubit, tas profils ir, man ir nozagt, man kaut kādi paroles vai, labi, paroles tur īsti nevarēs nozagt, bet, piemēram, mans Smart ID ir nozagts, es to pats netīšām atdevis krāpniekiem. Ko man ātri darīt, lai tagad kāds nesāk parakstīt visāds līgumus, tur kredīts uz manu vārdu? Jā, tā tad viens ir noteikti arī sazināties ar certifikātu izdevēju. Tas būs ātrākais veids, lai arī varētu tad atsaukt, piemēram. Jūs gadījumā tas Smart ID, bet vai jums ir arī kāds cits certifikātu izdevējs? Dokubit portāli, savā ziņā man patīk to salīdzināt kā ar tādu papīra lapu, un tad uz šīs papīra lapas mēs varam parakstīties ar vairākām pildspalvām. Viena šī pildspalva ir e-paraksts mobile, otra ir Smart ID, un trešās ir e-ID kartes. Tātad mēs varam parakstīties ar visiem 3 rīkiem. Jums Dokubitā var ar visiem 3? Jā. Ok, to es nezināju. Es domāju, ka jūs tikai ar Smart ID. Nē, mēs varam ar visiem Baltijas e-ID rīkiem patiesībā parakstīties, un visi šie rīki mums veidos kvalificētu elektronisko parakstu. Tad tāpēc tu saki ar certifikātu izdevēju. Tad man principā ir jāzina, kur ir mans tas e-paraksts izveidots, un tur arī ātri to jāatsauc, vai ne? Jā, protams, var sazināties arī ar mums, un mēs varam arī vai bloķēt piekļuvi, ja tas ir kāds apīra izcinājums. Mēs varam sadarbojoties izsniegt šos žurnālu failus, tāpat tās, bet tāds drošības aspekts šajā gadījumā ir tā klienta pusē, kuram tad ir iespējams nozagts tas Smart ID. Bet es aizēju uz Dokubit, es tur reģistrējos. Es varu izvēlēties, kuru to certifikātu izdevēju es izmantošu? Jau tajā brīdī, kad mēs reģistrējamies, mums ir opcija izmantot jebkuru no mūsu pieejamajiem rīkiem reģistrācijai un arī pēc tam pieslēgšanās procesam. Mēs arī iesakām uzturēt vairākus e-identifikācijas rīkus, ja, piemēram, viens nestrādā, ja mums ir tādā gadījumā otrs. Arī man personīgi ir gan Smart ID, gan e-paraksts mobile e-ID kartes retāk, jo, karšu lasītājs. Jā, tieši tā. Tā tad es varu pieslēgties savam kontam, izmantojot vai vienu vai otru, kurš man tajā brīdī liekas ērtāks. Bet to pašu parakstu uzlikt? Arī. Es varu izvēlēties ar kuru? Jā, tieši tā. Mēs varam parakstīt Smart ID, varam parakstīt ar e-paraksts mobile. Abi veidos kvalificētu elektronisko parakstu. To gan es nezināju, ka tur ir tāda arī izvēle. Jā. Skaidrs. Jā, jo arī tajā pašā sākumā, kad mēs pieslēdzamies, tur var izvēlēties valsti augšpusītē, ka mēs pieslēdzamies. Un, ja mēs pamainām valstis, mēs varam redzēt visus atbalstītos rīkus katrā valstī, kas arī ir ļoti noderīgi. Mēs paskatāmies, kas Lietuvā ir atbalstīts, Igaunijā. Un tur, ja mēs izvēlamies Latviju, tad arī ir e-ID kartes, Smart ID un e-paraksts mobile. Bet kāpēc vispār e-zīmogs, e-paraksts, tas tik foršs lietas un tik drošs un vispār? Kas traucē, kāpēc tas reāli neizplatās pa visu Latviju un katrs to neizmanto? Kas cilvēka nezināšana vai kas tas ir? Man liekas, ka tas ir tāds vairāk cilvēciskais faktors, ka mēs kā cilvēki pirmkārt baidāmies no tā nezināmā. Jā. Mums ir grūti citreiz ieviest kaut kādas jaunas lietas, un bieži sevišķi uzņēmumos mēs redzam, ka mēs tā esam darījuši vienmēr. Bet mēs tā esam darījuši vienmēr, tas nestrādā labi, jo pasaule mainās, krāpniecības veidi ir jauni un aizvien aktuālāk, un tas notiek aizvien vairāk. Līdz ar to mums ir jāspēj jau pielāgoties tam, kā pasaule iet uz priekšu, arī mums ir jāiet uz priekšu. Un tas ir joprojām tāds neliels zināšanu trūkums, ka mēs nezinām, ka mēs pieņemam, ka varbūt elektroniskais paraksts joprojām mums netiks pieņemts kaut kādās iestādēs. Jā, tā baile, un varbūt arī tas, ka mums liekas, ka tas būs ļoti sarežģīti, lai gan patiesībā tas sarežģītākais tajā procesā mums ir iegūt Smart ID vai e-paraksts mobile, kurš gandrīz jau katram no mums ir. Un ja nav, tad tas ir tāds mazs ieguldījums, kas mums nepieciešams, lai pēc tam visu pārējo atvieglot un izdarīt daudz ātrāk. Es nesen biju valsts ieņēmuma dienestā, tieši tur bija tāds darba grupa, kur mēs strādājam par tiem e-rēķiniem, kurus visi lamā, bet patiesībā man šķiet tā ir ļoti laba ideja, jo
Daudz saņem rēķins un pat nezinu, ko viņi apmaksā. Un šis būtu viens tāds jau solis tajā virzienā, ka tu tiešām zini, ka šī iestāde tev atsūtīja rēķinu, nevis kāds cits. Un man bija bišķiņš šoks. Es neteikšu, cik daudz procentu, jo es neatceros, bet nenormāli daudz Latvijas iedzīvotāju liela daļa vispār raksta rēķinus ar roku. Man likās, ko? Viņam nav reāli pieeja datoram. Viņam kāds atnāk, viņam ir kaut kāda tur blanka, viņš visu saraksta. Mēs paši tikko pirkām divānu, arī atkal neteikšu veikalu. Viņš rakstīja visu ar roku, un es tur gaidīju kaut kādu pusstundu, kamēr viņš visu sarakstīs, un tad viņš tur uz kalkulātoru rēķināja PVN un vispār. Man likās, wow! Jā. Un šeit nav pat runas par elektronisko parakstu. Tur vispār viss ir uz papīra, un pēc tam viņš viņus, nezinu, savu telefonu droši vien nofočē, ja vajag e-pastā un sūta e-pastā. Es nezinu, kā viņš to darītu, ja es attālinātu, piemēram, piezīmītu, man vajag rēķinu, jo viņam nav tādas opcijas. Līdz ar to tur par e-parakstu vispār tur ir vēl tik tālu. Un es nezinu, kāpēc. Mūsdienās taču dators maksā, es nezinu, pa 100 eiro var lietot datoru reāli Facebookā nopirkt. Kāpēc, es nezinu, tev ir kādas idejas, ko tur darīt, lai cilvēki vismaz kaut ko sāk elektroniski rēķinus rakstīt? Man liekas, ka tas viens, ko mēs varam darīt, ir izglītot, runāt par to aizvien vairāk, un jo mēs vairāk par to runāsim, jo varbūt arī vairāk kaut kādi normatīvi akti mums būs, kas noteiks, ka mēs vairs šādi nevaram darīt, tad mēs būsim arī spiesti iet to nākamo soli, jo kamēr mums ir ērti tas, ko mēs darām, mēs turpināsim to darīt. Un iespējams, mēs pat nezinām, ka var būt ātrāks process, un mēs neparēķinām, cik daudz mēs arī finansiālā ziņā pazaudējam rakstot to rēķinu stundu no vietas. Tie būtu tik daudz citi procesi un lietas, ko mēs varētu darīt tajā laikā, vai ne? Kur ieguldīt to savu laiku vērtīgi. Un tāpēc, man liekas, ir nepieciešams sarunas, ir nepieciešams kaut kas publiski arī materiāli, jebkas, kur mēs runājam par to, mēs vēršam uzmanību arī uz to drošības aspektu, jo tas ir arī tas cilvēciskais faktors, ka mums liekas, ar mums jau tas nenotiks. Mēs esam tik mazs uzņēmums, vai ne? Mēs taču tikai dīvānus tirgojam. Kurš tad mūs tu tagad apkrāps? Bet tieši tie uzņēmumi visbiežāk arī ir tie, kas ir pakļauti visvairāk riskam. Tas ir liels un zināms uzņēmums, pie tam, viņam, daudzi viņus zina, bet, vienkārši man gribēs, man tik ļoti, bet es visur vienmēr lienu tur, kur man nevajag, bet man tā gribēs viņam pateikt, tu varētu šobrīd šo izdarīt reāli sekundes laikā, 5 sekundēs vienkārši izvēlēties kaut kādu, kaut tā labi, ja tu rakstītu ar roku kaut vai mēbeles nosaukumu un cenu, labi, tas tev minūti prasīt. Man šeit ir jāgaida, tu reāli riskēji pazaudēt klientu, un tas viss būtu arī drošāk, ja to pie tam elektronisko parakstu tur, labi, iet to dokubitā, piemēram, vēl 2 minūtes, piemēram, klāt. Tas viss kopā būtu drošāk, ātrāk, ērtāk, bet, nezinu, cilvēki, tas, ko es pamanīju, viņi negrib vienkārši mācīties. Tāds slinkums to darīt. Nē. Tas ir kaut kas, kas mums ir jāiegulda, mūsu mentālā enerģija tam, lai mēs arī mācītos. Un, ja mums ir ērti, tad mēs darīsim to, kas mums ir ērti. Jā, un pēc tam, piemēram, man vajadzēs to rēķinu nosūtīt uz Ameriku, viņi nevarēs validēt. Jautājums, viņi varēs validēt to dokubitu, labi, parakstīt, piemēram, ar Smart ID vai e-parakstīt. ASV, kā viņi var validēt, piemēram, šo rēķinu? ASV, tā kā mums nav Eiropas ekonomikas zonā, tad arī pat pašā Eiropas ekonomikas zonā, ja mēs skatāmies, mums ir šī tā EIDAS regula, vai ne, bet tas digitalizācijas process katrā valstī ir citā tempā, un būs valstis, kuras joprojām nevarēs. Un viņš saka, tad man nav jēgas no tā. Manuprāt, ir jāiet tik un tā. Jā, jo arī elektroniskā identifikācijas rīki katrā valstī ir pilnīgi citādāki. Tā tad ir tā nelielā sadrumstalotība, bet joprojām tas ir tāds solis, ko mēs speram uz priekšu. Un laika gaitā, protams, tā digitalizācija turpināsies. Bet kā man aizsūtīt instrukcijas, piemēram, uz ASV? Es viņam pasaku, tu vari pārbaudīt dokubitu, jo tas ir tur, viņš saka, varbūt dokubitu ir krāpnieku lapa. Kā es varētu, kāds būtu scenārijs, kā man viņam pamatot, ka tas ir droši pārbaudīt dokubitā? Jā, tātad ir šis Eiropas Savienības uzticamo pakalpojumu sniedzēju saraksts, un tad tas jau ir tāds oficiāls, kurā ir redzams, mēs izvēlamies valsti, mēs izvēlamies pakalpojumu, mums parāda visus kvalificētos pakalpojumu sniedzējus. Tad tas arī būtu jāsūta. Tātad rēķins, saite uz šo te sarakstu, ko mēs ieliksim intervijas aprakstā, vai ne?
Un tad tur var izvēlēties valsti, un tur parādīsies arī Dokubit, vai ne? Jā. Okay. Tā ir ļoti laba formula, manuprāt, un tur nevar nekādīgi apkrāpt kādu, jo tur viss ir valīts un redzams, ka tas ir Eiropas Savienības lapa. Jā, un ir kaut kāds, varbūt, mīts par elektroniskiem parakstiem, kuru tu gribētu tagad apgāzt pilnībā. Man liekas, ka tas galvenais mīts jau arī ir tas, ka tas ir sarežģīts. Tas mums ir, vai Dievs, kā tagad mēs parakstīsim, ko mēs darīsim. Un arī pat no tādas praktiskās pieredzes ir uzņēmumi, kur atnāk, mēs gribam tikai, lai pastāst par elektronisko parakstu, bet mēs to neieviesīsim šobrīd, tāpēc, ka mums ir darbinieki, kur labāk brauc 3 stundas parakstīt dokumentu uz biroju, nekā viņi uztaisīs savu Smart ID vai e-parakstu mobili. Un tas, laikam, arī ir tas galvenais mīts, ka tas nav sarežģīts. Tas nav laikietilpīgi. Tas ir tas sākotnējais process, no kura mums varbūt ir nedaudz bail, tīri cilvēciski, kā tas tagad būs. Bet tiklīdz mēs sākam izmantot to sistēmu, jau pēc pirmās dienas mēs saprotam, ka mums šitais īstenībā iekonomē tik daudz laika, vai arī tā varbūt tāda iepriekšēja pieredze ar citām sistēmām, kas varbūt ir sarežģītas, un tad mums liekas, vai tas tiešām būs sarežģīti, tas būs ilgi, bet man liekas, ir jāizkāp no komforta zonas arī šajā ziņā, jo nevienmēr tā mūsu komforta zona ir tā labākā vieta, kurā būt. Un, tā tad es teiktu, ka tas ir tas sarežģītuma mīts. Jā, tieši tā. Tā kā izmantojot elektroniskās parakstīšanas rīkus, un nebūs tik grūti. Veltiet, lūdzu, nedaudz to laiku. Un paldies tev, ka atnāci uz interviju. Un, manuprāt, ļoti vērtīga saruna. Un es ceru, ka jūs kaut ko iemācījāties.